Īrijas teātris Sliedes šajās dienās svin savu 5 gadu jubileju, un to atzīmē ar izrāžu maratonu. 3 dienu garumā skatītājiem parādot gan savu pēdējo gadu veikumu, gan Lielbritānijas un Norvēģijas latviešu teātru iestudējumus. Īrijas latviešu teātris Sliedes vadītāja ir Baiba Gaigra, un tajā ar aktieriem strādā 2 režisoras – pati Baiba un Sandra Bondarevska. Abas režisoras uz aizvadītajiem 5 gadiem atskatās ar gandarījumu. Kad es paskatos atpakaļ un padomāju par paveikto, es domāju, ka mēs esam izdarījuši fantastisku darbu, ne tikai vairojot un mīlot pašu teātri, bet arī popularizējot teātri. Mēs esam tik daudz cilvēku ievilkuši teātrī, kur varbūt ar to nekad dzīvē pirms tam nav bijuši saistīti. Un ļoti daudz, un mums ir daži cilvēki arī, kuri nav bijuši īpaši saistīti ar latviešu valodu, un kuri, teiksim, ir Latvijas krievi, kuri gribēdam mācīties latviešu valodu arī ir pievienojušies mums un ļoti veiksmīgi darbojas teātrī dažādās jomās. Tā kā es domāju, ka tas darbs ir ne tikai, tas pirmām kārtām ir sabiedrība, tā pirmām kārtām ir kopā būšana, priecāšanās, un mēs radām kaut ko skaistu, kaut ko varbūt nepaliekošu, jo teātris ir gaistoša māksla, bet mēs kaut ko radām kopā, un tas mūs vieno, tas mūs savieno, un tajā pašā laikā mums ir tā pleca sajūta, mums ir tā vienam otram sajūta, un es domāju, tas ir fantastiski, ko mēs esam spējuši visi kopā panākt, un es to vienu pati, protams, ka nevarētu izdarīt. Mēs to vienmēr esam darījuši kopā ar Santu Siliņu, kur dara visus tērpus, scenogrāfijas, palīdz un visu pārējo. Un Sandra, kur ir otra režisora teātrī, mēs visu studējam un turam kopā. Un, protams, visi aktieri, kuri gadiem nāk, ziedo savas sestdienas, savas svētdienas, atņem laiku ģimenei, jo bieži vien, tas ir laiks, ko mēs nevaram pavadīt ar ģimeni. Tāpatās, ka mēs braucam pa festivāliem, forši, ka var paņemt ģimeni līdzi un uztaisīt no tā ceļojuma, arī nevienmēr sanāk. Un tā ir tāda nodošanās. Un paldies visiem arī aktieriem par pacietību un par kopā būšanu. Man ir gandarījums, protams, un es domāju, ka 5 gadi tas ir tāds robežu cipars, pēc kura ir jāskatās, kas notiek tālāk. Un tie ir nozīmīgi 5 gadi, un man liekas, ne tikai es un ne tikai Baiba, bet arī vispārējie aktieri ir gandarīti. Atskatoties pagātnē, jāsaka, ka Sliedes ir jau 3. mēģinājums Dublinā izveidot teātra studiju. Abi iepriekšējie ilgi neizdzīvoja, bet Sliedes ir uz sliedēm jau 5 gadus. Kur slēpjas panākuma atslēga? Cilvēki. Cilvēki tādā ziņā, ka reizēm zvaigznes sastājās īstajā virknējumā, cilvēki sanāk kopā īstajā kompānijā un rodas kaut kas vairāk nekā tikai pulciņš, rodas draugu pulks, rodas pleca un atbalsta sajūta. Un es domāju, ka tas ir pats galvenais. Un es domāju, ka arī Plats Pasaules latviešu teātru savienība spēlē lielu lomu šajā visā, jo ir tie festivāli, uz kuriem braukāt. Ir kaut kas, uz ko skatīties un kaut kas, ko sagaidīt nākotnē. Un katru gadu ir uz ko tiekties. Mēs tagad brauksim uz Platu soli, mums ir uz ko tiekties. Un visu laiku ir tas mērķis. Es domāju, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs paliekam kopā. Sliedes jubilejā sveic arī kolēģi un draugi no Lielbritānijas un Norvēģijas. Tātad pirmkārt es gribu apsveikt Sliedes 5 gadu jubilejā. Pirms gada mūsu teātrim bija 10 gadu jubileja, un es zinu, kāds ir tas feelings, kurā mēs esam, tad, kad mums ir tās jubilejas, un tad gribas svinēt, un tad gribas dalīties ar citiem. Un es patiešām esmu ļoti, ļoti priecīga, kad es tiku uzaicināta ar savu mazo izrādi.
Un runājot par to atbraukt un izlēmt, vispār tas nebija vispār grūti necik, jo tad, kad Sandra man zvanīja un teica, nu ir tā, mēs tas svinēsim, mums ir telpas un tā, un es paskatījos biļetes, es paskatījos, ir ok, cena braucam. un tā mēs esam šeit, un mēs esam ļoti priecīgi par šīm te piepildītajām dienām, par to, ka mēs satiekam savus foršos kolēģus un draugus, un kad izrādes atkal mēs varam noskatīties atkārtoti, un nekad nav par daudz skatīties draugu izrādes. Un tiešām no sirds sveicu Sliedes dzimšanas dienā un novēlu vēl 55 gadus par tām pašām sliedēm tā kārtīgi uz priekšu. Mans apsveikums būtu Sliedēm, lai dzīvo teātris, lai notiek viss uz priekšu, lai izrāžu nekad netrūks un arī vietas, kur netrūks rādīt, jo tas ir pats galvenais. Un tad, protams, skatītāji paši atnāks. Jebkurā gadījumā sirsnīgi sveicieni gan no Birmingemas mazā teātra, gan no Londonas teātra trepas viņiem, jo, kā jau varētu minēt, mums ir bijuši daudz iepriekšēji gadu sadarbības projekti, kad viņi brauc pie mums ciemos un mēs braucam pie viņiem. Un mēs tiešām ļoti esam laimīgi un priecīgi, ka mēs varam būt šajā viņu 5 gadu jubilē un kā teātris gan rādīt savu izrādi, gan arī skatīties viņu darbus un izrādes. Par to, ka latviešiem īrijā ir savs teātris, priecājas arī šeit dzīvojošie tautieši. Es dzīvoju īrijā jau 15 gadus apmēram, un, protams, kad ir jauki un patīkami just to, kā saka, kultūru joprojām arī šajā valstī būdama. Kaut arī mani bērni ir dzimuši šeit un visu, protams, mana ģimene ir šeit, bet, protams, ka ir patīkami aiziet un paklausīties latviešus teātri, kur es neesmu noteikti redzējusi, man liekas, pēdējais tikai Latvijā, tāpēc esmu ļoti, ļoti priecīgi ierasties šeit un paskatīties šīs jaukās izrādes. Ļoti forši, ka mums latviešiem ir kaut kas tāds kopējs un vienots, jo lielākā daļa mēs jau esam tā integrējušies, tie, kas ilgāk šeit dzīvo, mēs esam integrējušies ar īru kultūrā, bet tas ir ļoti, ļoti labi, ka mēs uzturam savu kultūru šeit. Sveicot teātris Sliedes 5 gadu jubilejā, Laima Ozola, Niklaus Miezs, Dublinā.